Vai esi jebkad saticis kādu, kurš ir tik apbrīnojams, ka vēlies to iepazīt tuvāk? Cilvēki tā jutās, kad viņi satika cilvēku vārdā Jēzus un iepazina viņu. Viņi nevarēja viņu aizmirst. Mēs nezinām, kā tieši bērni uzzināja par Jēzu, taču tas varēja notikt aptuveni šādi. Vai tevi kāds redzēja? Mani ne. Mani arī ne. Tevi? Nedomāju. Labi, aiziet, aiziet! Man vienalga, ko tu saki, Benjamin. Es ticu, ka Jēzus ir Dieva sūtīts. Tikai tāpēc, ka viņš dara brīnumus, tie visi var būt triki. Jā, kā tu to izskaidrosi? Joel, man nav tev tie jāizskaidro. Brīnumi ir brīnišķīgas lietas, ko tikai Dievs spēj darīt. Tu domā, piemēram, aklam atdot redzi? Jā, Es neticu tam, ko tu saki. Es ticu. Sāra, ko tu te dari? Es aizmirsu pabarot ēzelīti, un kad es dzirdēju jūs runājam par Jēzu, es gribēju dzirdēt, kas jums zināms. Kas tev zināms par Jēzu? Daudz kas. Mana vecmāmiņa pazīst viņa māti Mariju, un viņa man pastāstīja, kā Jēzus piedzima, un vēl daudz ko citu. Tas bija vienreizēji. Marija bija jauna meitene un dzīvoja Nācaretē. Viņa bija sadarināta ar Jāzepu. Kādu dienu Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu. Nebīsties, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Tev piedzims dēls, un sauksi viņa vārdā Jēzus. Kā tas var būt? Esmu nevainīga. Svētais gars nāks par tevi, kas no tevis dzims, būs svēts, un to sauks Dieva dēls, un viņa valstībai nebūs gala. Vai Marija izbijās? Ja eņģelis ar mani runātu, es nobītos. Stāsti tālāk! Valdība izdeva likumu, ka visiem cilvēkiem ir jāiet reģistrēties uz to pilsētu, kur viņi ir dzimuši. Aiziet un parakstīties uz dažiem papīriem. Jāzeps paņēma Mariju un devās uz Betlēmu, kur viņš bija dzimis. Kad viņi nonāca Betlēmē, pilsēta bija pārpilna, un viņiem nebija, kur palikt. Vienīgā brīvā vieta, ko Jāzepam izdevās atrast, bija kūtiņa. Līdzīga šai te? Ļoti līdzīga. Tajā naktī piedzima Jēzus. Turpat netālu laukā atradās gani. Viņi ganīja savas avis, kad pēkšņi tie ieraudzīja eņģeli. Jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā. Kristus tas kungs. Gani nekavējoties devās meklēt bērnu. Viņš gulēja silītē. Iedomājieties tik, viņi to ielika līdzīgā kastē, kā šī, no kuras es baroju savu ēzelīti. Kad viņš bija piedzimis, Marija ar Jāzepu aizveda Jēzu uz templi Jeruzālemē. Viņi tur satika vīru vārdā Simeons, kas mīlēja Dievu. Lai nu tavs kalps aiziet mierā, kungs, kā tu tam esi sacījis. Dievs bija apsolījis Simeonam, ka viņš redzēs Jēzu. Manas acis redzējušas tavu pestīšanu. Šis bērns ir Dieva izredzēts. Lai jums ir svētība. Jēzus auga, lai kļūtu par Dieva izredzēto, kas piedos visiem cilvēkiem viņu aplamības, ko tie domā, saka un dara. Dievs tās sauc par grēku. Jēzus bija mazs, nu viņš ir liels, vai viņš bija arī tāds kā mēs? Protams. Mana vecmāmiņa stāstīja, ka tad, kad Jēzum bija 12 gadu, Marija un Jāzeps ņēma viņu līdz uz Jeruzālemi. Jēzus bija templī un runāja ar rakstu mācītājiem. Kā bērns tas ir, kas tik daudz jautā,
No Nāceretes. Domājām, ka viņš ir ar mums. Piedodiet, viņš aizrāvies. Pēc tam Jēzus kopā ar vecākiem devās mājās. Viņš pieauga un kļuva ar katru dienu gudrāks. Dariet līdzenas viņa takās! Kādu dienu Jēzus devās satikt savu brālēnu Jāni Kristītāju. Jānis kristīja cilvēkus, kuri grib paklausīt Dievam. Todien viņš kristīja arī Jēzu. Cilvēki, kas tur bija, dzirdēja Dieva balsi no debesīm. Dievs teica, tu esi mans mīļais dēls, kurš man ir pa prātam. Kas notika tālāk? Viņš sāka ceļot no pilsētas uz pilsētu, stāstīdams cilvēkiem par Dievu. Labdien! Sveiki! Jēzus atgriezās Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis. Kādu dienu viņš devās uz dievnamu, kur vadītāji aicināja viņu lasīt no svētajiem rakstiem. Svētie raksti, ko Jēzus lasīja, runāja par Dieva plānu sūtīt Jēzu, lai tauta dzīvotu mūžīgi. Dieva gars ir pār mani, jo viņš man uzdevis nabagiem nest prieka vēsti. Viņš man ir licis pasludināt brīvību gūstekņiem un aklajiem atdot redzi. Piecelt arī tos, kuri ir salauzti, un pasludināt Dieva tā kunga žēlastības gadu. Labi teikts. Jā, patiesi. Viņš ir Jāzepa galvnieks. Mūsu promēs. Viņš ir apsūtājs. Patiesi. Jā, tas ir labi teikts. Šodien šī jūsu dzirdētā rakstu vieta piepildās. Vai raksti piepildās? Tikai mēs nevaram šo solījumu pildīt. Es jums saku, nevienu pravieti Tas vēl nav viss. Jēzus aizgāja līdz Galilejas jūrai. Iriet laivu tālāk no krasta un izmetiet tur savus tīklus lomām. Mācītāji, visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet, ja tu saki, es tīklus izmetīšu. Jēkab! Jāni! Jēkab, Jāni, nāciet mums palīgā! Ar steigu! Knapi spējam pavilkt tīklu! Vilc iekšā tīklu! Uzmanīgāk čā! Es domāju, ka tieši tad Pēters saprata, ka Jēzus ir Dieva dēls. Bet Pēters baidījās. Viņš bija darījis tik daudz nepareizi savā dzīvē. Viņš nesaprata, kā Jēzus tik svēts un varens varēja pieņemt tik grēcīgu cilvēku, kāds bija viņš. Kungs, ej no manis prom. Es esmu grēcinieks. Nebīsties. Es nu iešu. Jā, es arī labāk iešu. Es arī. Atā. Tiksimies rīt. Līdz rītam. Kur tu biji, Benjamin? Atkal ar saviem draugiem? Jā, tēti. Kalebs arī? Jā, tēti. Es tev teicu, ka negribu, ka tu esi kopā ar viņu. Bet, tēti... Viņa tēvs tic visiem tiem brīnumstāstiem par Jēzu. Kas tur tik slikts? Mēs ticam. Dievs mums sūtīs varenu ķēniņu.
Tava drauga tēvs tic, kaut kāds, kurš piedzimis kūtī, ir šis ķēniņš, muļķības. Bet ja nu viņam ir taisnība? Nē, Benjamin, mēs to vairs šovakar neapspriedīsim. Jā, tēvs. Ļaunais, lai atstāj savu ceļu, netaisnais savas domas un atgriežas pie Dieva, kas par viņu apžēlosies, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jūs iziesiet priekā un tiksiet mierā vadīti. Klausieties, kas šodien notika? Es tur biju klāt. Ko? Stāsti! Jēzus dievnamā mācīja ļaudīm par Dieva mīlestību. Iekšpusē bija pilns ar cilvēkiem, bet ārpusē to bija vēl vairāk. Visi gribēja viņu redzēt. Jēzu, lūdzu izglāb manu vienīgo meitu. Apžēlojies, tik ļoti jaunu un jau guļ uz miršanu. Apžēlojies, lūdzu, nāc man līdzi. Jairu, man žēl teikt. Jēzu! Tavs bērns jau miris. Neapgrūtina vairs mācītāju. Nebīsties, tici. Un viņa tiks izglābta. Bērns, celies! Dodiet tagad bērnam ēst. Tā patiešām notika? Nepateiksi, ka viņa ir slimojusi. Mans tētis saka, ka Jēzum ir slikti draugi. Viņš to sauc par grēciniekiem. Tas tiesa, bet tas ir tikai tāpēc, ka Jēzus mīl un rūpējas par pilnīgi visiem. Mans tēvs pastāstīja man par muitnieku Mateju. Viņš ievāca nodokļus no cilvēkiem, tiem ierodoties pilsētā. Seko man. Matejs ir viens no 12, kurus Jēzus izvēlējās par mācekļiem. Tie ir viņa labākie draugi. Viņi ceļo kopā ar viņu, mācot cilvēkiem par Dievu. Tur ir Sīmanis, saukts Pēteris, Andrejs, Pētera brālis, Jēkabs, Jānis, Filips, Bartolomejs, Matejs, protams, Toms, otrs Jēkabs, otrs Sīmanis, Jūda, Jēkaba brālis un Jūda Iskarjots. Kā tu visu to atceries? Viņš ir gudrais. Tu tā domā, tāpēc, ka tu esi muļķe. Nē, neesmu Tu esi kā tos ēzelis. Viņa ir man draudzene stūmeni. Ko tu sauc par stūmeni? Liec viņu mierā! Tā? Kas stāsies man ceļā? Nu? Sadod viņu! Tā! Sadod! Jā! Sadod! Sit viņu! Puikas! Au! Tā sāp! Ja neiztīrīsim, sāpēs vairāk. Kas notika? Viņš sakāvās. Es tev neprasīju, Lejā. Piedod. Es sakāvos ar Kalebu. Viņi runāja par Jēzu. Viņš vienmēr ar draugiem satiekas sāras stālī. Es tev teicu, ka no runām par Jēzu nekas labs nebūs. Viņš nav mūsu ķēniņš un nebūs nekad. Bet, tēti, viņš patiešām varētu būt Dieva dēls. Pietiek reiz! Vai tu neesi pārāk bargs pret zēnu? Nedomāju viss. Bet drīz tam nebūs nozīmes. Dzirdēju, starp tā saucamajiem Jēzus sekotājiem ir nodevējs. Ja tā ir,
tad ilgi viņš vairs nekārtības necels. Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un nolādē. Lūdziet par tiem, kas apvaino. Kas tevi sit vienā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ņem tavu mēteli, tam neliedz arī savus svārkus. Dod ikvienam, kas tev lūdz. Neatprasi savu mantu tam, kas tev to atņēmis. Dariet citiem tā, kā vēlaties, lai jums dara. Es gribētu ar viņu iepazīties. Vai viņš tiešām ir mūsu mesija? Ko viņš domāja ar vārdu mesija? Viņa par to runāja templī. Mesija ir apsolītais. Ejam, sekosim tam. Taisaties, ka tiekat prom. Ātri, dzirdat? Prom! Ko viņi te meklē? Nezinu. Ja nu viņš tiešām būtu pravietis, tad zinātu, kas ir šī sieviete, kas viņu aizskar. Tad viņš zinātu, cik viņa ir grēcīga. Es zinu, kas viņi ir, Sīmani. Uzklausi, ko teikšu. Kādam augļotājam reiz 2 bija parādā. Viens 500 denāriju un otrs 50. Kad viņi tam nespēja atmaksāt, viņš abiem parādu atlaida. Kurš viņu vairāk mīlēs? Pēc manām domām tas, ka viņš vairāk atlaidis. Jā, tā ir. Raugi šo sievieti. Es ienācu tavā namā. Tu man kājām nepasniedzi ūdeni, bet viņa man tās ar asarām slacīja un tad savos matos žāvēja. Tu neesi mani skūpstījis, bet viņa nemitējās man kājas skūpstīt. Tu man galvu ar eļļu neesi svaidījis, bet viņa man kājas ar smaržām slacīja. Viņa daudz mīlējusi. Tādēļ saku, viņas grēki kaut daudzi ir piedoti. Bet kam maz tapis piedots, tas ir maz mīlējis. Tev tavi grēki piedoti. Tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Viņš ir Dievs? Viņš tā viņš teikt? Tikai Dievs. Lūdzu, pacel mani! Nāc uz pleciem, lai vari redzēt. Es redzu Jēzu! Sējējs izgāja sēklu sēt. Sējot, cita nokrita ceļmalā, to samina un putni apēda. Cita krita uz akmens. Tikko uzdīgusi, tā drīz vien nokalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi līdz ar labību augdami to nomāca. Bet cita iekrita labā zemē, un tur izaugdama tā deva 100-kārtīgu ražu. Līdzība ir šāda nozīme. Sēkla ir Dieva vārds. Tās, kas kritušas ceļmalā, ir tie, kas vārdu dzird, bet vēlns izķer tiem vārdu no sirdīm, lai tie netic
un arī netop izglābti. Sēkla, kas kritusi uz akmens, ir ļaudis, kas gan vārdu dzird un uzņem to ar prieku, bet tiem nav sakņu, un tāpēc tie tic īsu laiku. Pienāk pārbaudījuma laiks, un tie atkrīt. Sēkla, kas kritusi starp ērkšķiem, ir ļaudis, kas dzird, bet drīz vien iegrimst dzīves rūpēs, bagātībā un pasaules kārībās, un nenes nekādus augļus. Sēkla, kas kritusi labā zemē, ir ļaudis, kas Dieva vārdu dzird un patur to godīgā sirdī. Tie ar izturību spēj augļus nest. Kur jūsu ticība? Man šis interesē. Cik tas maksā? Nātan! Vai tu dzirdēji? Jēzus nāk. Viņš nāk šurp. Viņš iet ārā no pilsētas. Nāc, mums arī tur jābūt. Piedod, ka iesitu Benjaminu. Piedosi? Jā. Kungs, atlaid ļaudis, lai tie apstaigā vietējos ciemus un mājokļus un sameklē sev pārtiku un naktsmītnes, jo mēs šeit esam tukšā vietā. Dodiet jūs paši viņiem ēst. Mums ir 5 maizes klaipi un 2 zivis. Svētīgs ir Dievs, mūsu kungs, debesis un zemes valdītājs, kas mums no zemes maizi dod. Kas tas par brīnumu? Neticami! Kā tu vēl vari neticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls? Kur tu biji? Tēt, man tev tas ir jāpastāsta. Mēs redzējām Jēzu. Ko? Es tam nespēju noticēt, kaut arī pats to redzēju.
Viņš pārvērta 2 zivis un dažas maizes, lai paēdinātu visu pūli. Jonatan, varbūt viņš patiesi ir īstais Mesija. Netici arī tu tām muļķībām. Kas mums jādara? Kā bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Mīliet Dievu no visas sirds un ar visu dvēseli, ar prātu un spēku. Mīli tuvāko kā sevi pašu. Tā ir, dari to, tad dzīvosi. Kas ir mans tuvākais? Reiz kāds iedams uz Jeriku krita laupītāja rokās. Tie viņu piekāva, aplaupīja un atstāja uz ceļa pusmirušu guļam. Kāds priesteris gāja pa šo ceļu. To ieraudzīja, bet aizgāja garām ceļa pretējā pusē. Tad nāca kāds levīts, ievainoto ieraudzījis, viņš tam pienāca klāt, bet tad tūlīt aizgāja. Savu ceļu iedams pie viņa pienāca kāds samarietis. Viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Samarietis apsēja viņa vātis, uzcēla to uz sava ēzeļa un aizveda uz kādu mājvietu, lai viņu tur apkoptu. Nākamajā dienā viņš iedeva saimniekam 2 denārijus, lai tas cietušo tālāk apkoptu. Viņš tam sacīja, ja izdosi vairāk, atmaksāšu tev atpakaļ nākdams. Kurš no šiem 3 cilvēkiem bija tuvākais tam, kas krita laupītāja rokās? Tas, kam bija viņa žēl. Ej un dari arī tu tāpat. Laidiet bērniņus pie manis, to neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas nav kā bērns Dieva valstību saņēmis, tas nekad tur netiks iekšā. Bet kas manā vārdā bērniņu saņem, pieņem arī mani. Un tā pieņem arī to, kas mani sūtījis. Jo tas mazākais jūsu starpā ir liels. Dāvanas! Jums ir to dāvanas! Palīdziet! Ei, kas tu notiek? Kas notiek? Jēzus no Nāceretes iet garām. Jēzu! Dāvida dēls! Kungs apžēlojies par mani! Varbūt viņš palīdzēs. Varbūt viņš palīdzēs. Vai viņš palīdzēs? Ko lai tavā labā daru? Es gribu redzēt. Tad redzi. Ticība tevi izdziedinājusi. Es redzu. Es redzu. Es redzu. Viņš Dievs ir pravīgs. Kungs un pestītāji, glāb man! Kungs, palīdz! Lai slavēts Dievs! Rād mums pareizo ceļu, kungs! Es redzu viņu. Skaties! Kāpēc tas vīrs rāpjas kokā? Viņš nav tik garš, lai redzētu. Kāps zemē caķēj. Es palikšu šodien tavā namā. Pie manis? Tas pie viņu gribētu palikt. Un viņš ciemotēs tā grēcinieku mājā. Kāpēc caķējs Jēzus? Garšīgi. Ļoti sieru. Ieliet vēl vīnu. Jā, lūdzu. Paldies. Ļoti labi. Maizīgi lūdzu vēl. Paldies. Paldies. Klausieties. Pusi no mantas es došu nabagiem, kurus esmu piekrāpis, tam vēlos atmaksāt 4-kārtīgi.
esmu dzirdējis, ka muitnieks kādam reiz atmaksā. Neticami. Šodien šis nams saņēmis pestīšanu, jo šis cilvēks arī dzen ir Abrahama dēls. Cilvēka dēls ir nācis pazudušos pestīt. Klausieties. Nu mēs iesim uz Jeruzalemi. Piepildīsies viss, ko pravieši par cilvēka dēlu rakstījuši. Viņi nodos pagānu rokās, viņu apspļaudīs, un viņu apsmies un viņu nievās. Šaustīs un nonāvēs. Bet 3. dienā viņš augšām celsies. Sveika, Sāra! Sveika! Sveiks! Kaut kas šai vietā ir savādāk. Jā, nav Sāras ēzelīša. Tas nav pazudis. Es to kādam aizdevu. Kurš gribēs aizņemties to veco ēzeli? Mācītāji, lūdzu, apsauc savus mācekļus. Ja es tiem likšu klusēt, tad pat akmeņiem būs jāsāk kliegt. Slavēts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kāpēc Jēzus dusmojas? Viņi ir pārvērtuši templi par tirgu. Tai jābūt Dieva pielūgsmes vietā. Ir rakstīts, mans nams ir lūgšanu nams. Jūs pārvēršat to par laupītāju bedri. Viņš nāk pie maniem lopiem! Turiet viņu! Turiet! Cik gaužām maz? Tev vairāk nav? Es jums saku, viņa ir devusi vairāk nekā pārējie. Jo visi citi ir ziedojuši to, kas tiem palicis pāri. Bet viņa trūcībā atdeva visu, kas tai bija. Mācītāji, mēs zinām, ka viss, ko tu māci, ir pareizi. Tu neļauj citiem sevi ietekmēt, bet turpini mācīt Dieva valstību. Saki, vai tas ir pret mūsu likumu vai nē, maksāt ķeizaram nodokļus? Uzmanies, kungs, viņš ir viltīgs! Parādi man denāriju. Denāriju? Kā attēls un vārds tur ir? Ķeizaram! Nu tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Un Dievam, kas Dievam pieder. Ko nu tu teiksi? Ko tu uz to teiksi? Viņš atbild labi. Tieši tā. Viņš atbild labi. Skaties! Pēters! Kā tu domā, ko viņš dara? Izskatās, ka viņš pērk pārtiku pasāku svētkiem.
Ilgojos šo pasām ielastu ēst kopā ar jums, pirms man jācieš. Un es jums saku, es vairs nebaudīšu to, iekams tas būs kļuvis pilnīgs Dieva valstībā. Slavēts lai Dievs mūsu kungs, visuma valdītājs, kas vīna koka augļus nes. Ņemiet un daliet to savā starpā. Slavēts lai Dievs mūsu kungs, visuma valdītājs, kas no zemes maizi gādā. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Dalieties pieminēdami mani. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas līs jūsu dēļ. Bet redziet, kopā ar mani pie šī galda ir mana nodevēja roka. Patiesi tas tā notiks, ka cilvēka dēls aizies tā, kā tas nolemts, bet posts tam, kas viņu nodod. Nevar būt. Neiespējami. Nevar būt. Viens no mums neticami, neaptverami. Nosauc to vārdā. Kungs, esmu gatavs iet cietumā ar tevi, kā arī nāvē. Klausies, Pēteri, pirms gaļa dziesmas tu jau būsi 3 reizes liedzies, ka pazīsti mani. Padome ir pieņēmusi lēmumu. Jonatan, kas tas ir? Izskatās, ka tā sauktā ķēniņa valdīšanas laiks tuvojas beigām. Tikko saņēma vēstu no padomes. Viens no Jēzus sekotājiem, Jūda Iskariots, ir piekritis palīdzēt viņu apcietināt. Kā viņi panāca, ka kaut kas tāds notiek? Tas nebija grūti. 30 monētas. Šonakt viņi Jēzu apcietinās un parūpēsies, lai viņš neaizbēgtu. Nē. Lūdzu. Jūda. Vai to skūpstu nodot cilvēka dēlu? Kungs, vai mums jācer par zobanu? Apcietiniet viņu! Diezgan pietiek! Brīnums! Vai esat nākuši ar zobeniem un rungām it kā pret laupītāju? Kad biju templī pie jums ikdienas, jūs mani neaiztikāt. Bet šī nu ir jūsu un tumsības varas stunda. Ņemiet ciet! Ķēniņa mēģi. Pastāsti, kas tagad notiks? Vai tu mūs glābsi, augsti godājamo ķēniņu, vai glābsi mūs? Šis arī bija ar Jēzu. Es viņu pat nepazīstu. Es redzēju viņus kopā.
arī esi viens no viņiem. Es neesmu. Šaubu nav, ka šis cilvēks bija kopā ar Jēzu. Arī viņš ir no Galilejas. Ej, bro! Cilvēki, es nezinu, par ko tu runā. Nātan! Kas noticis, Benjamin? Jēzus, viņam draud briesmas. Ejam, mums jāsatiek pārējie. Kas sita? Uzmini? Pravieto! Kas nākošais tev iesatīs? Pietiek! Pietiek tak reizi! Vediet to padomus priekšā. Ej! Saki mums, vai tu esi Kristus? Ja es teikšu, jūs man neticēsiet. Un ja es jums jautāšu, jums nebūs atbildes. Bet no šī brīža cilvēka dēls sēdēs pie Dieva tā kunga labās rokas. Vai tu esi Dieva dēls? Jā, esmu. Vai tu to dzirdēji? Kā viņš pastāv? Viņš apgūš. Kā tu to dzirdēji? Viņš apgūš. Kā tu to dzirdēji? Viņš apgūš. Vedīsim pie Pilāta. Jā, prom ar viņu! Viņi vedīs Jēzu pie Pilāta. Poncijs Pilāts. Viņš ir visļaunākais Romas pārvaldnieks. Uz viņa sirdsapziņas jau ir tūkstošiem krustā sistu cilvēku. Kusties! Nu, ko jūs šeit meklējat? Tik agri no rīta mēs pieķērām viņu kūdot tautu. Viņš izraisīja traci tirgus laukumā. Kāds sods viņam pienāktos? Sodiet to! Neredzu iemesla, kāpēc viņš jāsoda. Apsūdzam viņu par to, ka viņš kūda nemaksā ķeizaram nodokli, jo viņš pats esot Mesija, ķēniņš! Ķēniņš? Vai tu esi jūdu ķēniņš? Tā tu saki. Viņš iesāka Galilejā un turpina šeit. Galilejā? Viņš nācis no turienes? Tad sūtiet pie Hēroda, lai viņš spriež. Viņš vēl ir šeit, Jeruzālēmē, vai ne? Ejiet pie Hēroda. Ko tu esi pats par sevi teicis? Kuri tad ir tavi mācekļi?
Man stāsta, ka tu spējot veikt brīnumus. Pierādi man to. Mans kungs, viņš ir sakūdījis ļaudis un teica, ka esot ķēniņš. Šis te ķēniņš? Jūsu augstība. Sitiet viņu! Sūtiet to pie Pilāta. Šis nav mans apgabals. Šim cilvēkam nāves soce nepienākas. Tas jāpārmāca un tad jāatlaiž. Mums tiesības svētkos prasīt viena gūstekņa atbrīvošanu. Atlaid mums to Barabu. Jā, Barabu! Nostar šo cilvēku. Jā, dod mums Barabu. Sist viņu krustā! Ei, tu! Siti! Ko viņš jums nodarījis? Atpakaļ! Nost! Atlieciet! Atnācieties! Rod! Atpakaļ! Atbrīvojiet ceļu! Viņš taču nenogalinās to! Atcieties! No ceļa! Dod! Tu! Kā tev sauc? Sīmanis no Kirēnas. Parād šur! Tēvs, piedod tiem. Viņi nezina, ko dara. Citus viņš izglābis, lai glābj pats sevi. Ja tiešām esi Mesija, tad glāb pats sevi, kāp zemē! Parādi kādu no saviem brīnumiem!
Kas tur ir rakstīts? Tas ir jūdu ķēniņš. Ja Jēzus ir ķēniņš, kāpēc viņi tā dara? Nezinu. Jonatan, varbūt patiesi. Kas te notiek? Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Man ir kapa vieta šim skolotājam. Es gribu paņemt viņa miesas. Vari tās ņemt. Mēs sagatavojām zāles miesas svaidīšanai. Es palīdzēšu. Ātrāk, jo sabats tuvojas. Neticam, ka vairs neredzēsim Jēzu. Pagaidiet, vai jūs neatceraties, ko Jēzus par sevi stāstīja? Ko? Atceros! Viņš teica, ka pēc 3 dienām viņš atkal būs dzīvs. Akmens ir novelts! Ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Atcerieties to, ko viņš jums sacīja vēl esot Galilejā. Cilvēka dēlam jātop nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un 3. dienā augšām celtam. Klausieties! Akmens bija novelts! Un tā kunga Jēzus miesas kapā vairs nav. Nebija? Un tad parādījās 2 vīri spožās drēbēs un sacīja, kām dēļ jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Tā bija.
Ko viņi runā? Tas nevar būt. Ticiet mums. Vai tā var būt? Ticiet mums. Mēs tos redzējām. Ej un pārbaudi, kaps bija tukšs, mūsu kunga tur nav. Pēteri, tici mums! Tas kungs ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Ceļā ejot, mēs viņu nepazinām. Bet pazinām tad, kad viņš lauza maizi. Emausā? Kāpēc viņš tur gājis? Miers ar jums! Kāpēc tāds satraukums? Kādēļ jūsu sirdīs tādas šaubas? Raugiet, manas rokas un kājas, es pats taču tas esmu. Aptaustiet, tad zināsiet. Jo garam nav miesas un kaulu, kādus redzat man. Šie ir mani vārdi, ko es jums sacīju, kad biju pie jums. Ka it visam jāpiepildās, kas par mani rakstīts praviešu grāmatās, psalmos un Mūzes bauslībā. Un tur ir rakstīts: Kristus cietīs, un tad 3. dienā augšām celsies. Viņa vārdā jūs sludināsiet atgriešanos visām tautām, lai tās gūtu grēku piedošanu, sākot ar Jeruzalemi. Kad Kalps man teica, ka Jēzus ir Dieva dēls, es neticēju. Bet tad es redzēju brīnumus, ko Jēzus darīja, un dzirdēju viņa mācām par Dieva mīlestību. Es arī redzēju tās briesmu lietas, ko viņi darīja Jēzum. Kā viņa piesita krustā, kā viņš nomira. Es redzēju, kā viņu noņēma un aiznesa projām. Es nedomāju, ka Jēzu vēl kādreiz redzēšu. Bet Dievs turēja savu doto solījumu. Viņš bija apsolījis Jēzu uzcelt no mirušiem. Un viņš mums teica, ka ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, dzīvos ar viņu tagad un mūžīgi. Es esmu priecīgs, jo tieši to es vēlos. Cik apbrīnojams stāsts! Un pārsteidzoši ir tas, ka viss, ko tu tikko redzēji un dzirdēji par Jēzu, patiešām notika. Varbūt tu skatoties kopā ar Kalebu, Joēlu, Nātanu, Lejā, Benjaminu un Sāru, jautāji to pašu, ko viņi. Kas ir Jēzus? Jūs redzējāt, kā Benjamins saprata, ka Jēzus ir Dieva dēls, kas mums parāda, kāds ir Dievs, un kurš mirdams krustā sists uzņēmās mūsu sodu. Un to, ka Jēzus draudzējās ar dažādiem cilvēkiem, Jēzus var kļūt arī par Benjamina draugu. Tā kā Jēzus atkal kļuva dzīvs, Benjamins zināja, ka Jēzus ir daudz varenāks par nāvi, un viņš zināja, ka kļūstot par Dieva ģimenes locekli, viņš vienmēr būs ar viņu. Taču vispirms viņam bija jālūdz Jēzum piedošana par to, ka neticēja viņam un nedzīvoja pēc Dieva prāta. Benjamins nolēma, ka viņš vēlas kopā ar Jēzu būt par Dieva ģimenes locekli. Vai tu arī to vēlies? Jēzus arī šodien ir dzīvs, bet vēlies lūgt, lai viņš tev piedod un padara tevi par Dieva ģimenes locekli. Varbūt tu domā, es nesaprotu, vai es gribētu par to parunāt ar mammu un tēti, vai man par to vēl jāpadomā. Varbūt tu varētu parunāt ar kādu, kurš jau ir Dieva ģimenē, un uzdot viņam dažus savus jautājumus. Bet varbūt tava atbilde ir jā, un tu gribi iepazīt Jēzu. Tu vari lūgt Jēzum piedošanu tagad, par visām sliktajām lietām, kuras nodomāji, pateici vai izdarīji, par to, ka uzgriezi Dievam muguru un dzīvoji pēc sava prāta. Bībele to sauc
par grēku. Ja gribi vienmēr būt Dieva ģimenē, varbūt tu vēlies pateikt viņam apmēram šādi: Mīļais Dievs, es ticu, ka Jēzus ir tavs dēls. Paldies, ka Jēzus nomira krustā sists par visu to slikto, ko esmu domājis, teicis un darījis. Lūdzu, piedod man manu grēku, ka es uzgriežu tev muguru un dzīvoju pēc sava prāta. Es gribu būt tavā ģimenē un uzticēt tev visu savu dzīvi. Palīdzi man kļūt tādam, kādu tu vēlies mani redzēt. Paldies, ka varu ar tevi runāt jebkurā laikā. Paldies, ka atbildi man. Tas ir lieliski, ka tu vari ticēt, ka Dievs turēs savu solījumu tevi mīlēt, tev piedot un būt ar tevi mūžīgi. Vajadzētu par to kādam pastāstīt, mammai, tētim vai draugam. Kad tu nolēmi iepazīt Jēzu, tu sāc lielisku jaunu piedzīvojumu kopā ar vissvarīgāko personu pasaulē. Tas varētu tev palīdzēt. Paskaties, ko Dievs ir teicis savā grāmatā, Bībelē. Centies to lasīt katru dienu. Tas ir vislabākais veids, kā iepazīt Jēzu un iemācīties dzīvot pēc Dieva prāta. Runā ar Dievu. Tu vari runāt ar Dievu jebkad, jebkur un par jebko. Viņš klausās. Jēzus to sauc par lūgšanu. Atrodi iespēju būt kopā ar tiem, kuri pazīst Jēzu kā savu draugu. Nevienmēr ir viegli dzīvot saskaņā ar Dieva prātu. Citi viņa ģimenes locekļi tev palīdzēs un iedrošinās tevi. Un līdzīgi Kalebam, tu sapratīsi, ka ir labi parunāt ar draugu par to, ko Jēzus nozīmē tev. Man patika tev pastāstīt patiesu stāstu par Jēzu. Un atceries, lai kur tu ietu, lai ko tu darītu, ja tu esi Dieva ģimenes loceklis, viņš vienmēr ir kopā ar tevi.